tu dari, ja tu nogursti un kā tu mēģini atjaunoties un atpūsties, ja tu esi dzimis 1., 10., 19. vai 28. datumā, nu, te būs tāds īsais teiciens vienatnē ar savu mērķi, lai arī kāds tas būtu. Ja tu esi dzimis 2., 11., 20. vai 29. datumā, kad esi noguris, tu tomēr meklē kaut kur sarunas cilvēkus, kaut kur tu varētu emocionāli tomēr sasaistīties. Ja tu esi dzimis 3., 12., 21. vai 30. datumā, nogurumu vislabāk kliedē, ja kāds atnāk pie tevis un paprasa padomu, un tu vari viņam pastāstīt, nu, ko nu viņam vajadzētu darīt. Ja tu esi dzimis 4., 13., 22. vai 31. datumā, tev ir svarīgi atjaunoties caur kārtību, caur sakārtošanu, jo, ja tev apkārt ir haoss, tu jūties vēl nogurušāks cilvēks un vēl sliktāk paliek. Tāpēc vajag kārtību istabā, kārtību galvā, kārtību domās. Un kā atpūties tu un kurā datumā esi dzimis, ieraksti komentārā.